Čau, kakao draugi! Video par to, kā klājās man, kā klājās arī kakao kociņiem un kādus jaunumus, kakao jaunumus es gaidu. Un kā vispār man iet. Sākšu ar kakao kociņu. Nāc pie manis, draudzi. Nāc pie manis, draudzi. Opā! Tātad. Šī ir sanāk 3. gads kakao kociņam un pirmā ziema, kad viņš ir pilnībā nometis lapas. Jā, lapiņas ir pilnībā nomestas. Pēdējā lapa, kura bija, to man dēls skrienot garām norāva. Tātad šajā ziemā es viņu neaizvedu uz siltumnīcām, uz siltajām tropu siltumnīcām, jo kaut kādā brīdī, kad es taisījos rudenī vest, tur bija tāda kā augu karantīna, jo bija daudz visādi tāds lapu ērcītes vai kaut kā tā viņas saucās, un es kaut kā nodomāju, nu labi, lai viņš ir mājās, mājā mūsu aprūpē varbūt, kad viņš jutīsies labāk. Nu, es neteikšu, ka viņš jutās diezko labāk, jo lapas, mums ļoti savs gaiss mājās, ir kamīns, ir uguns, ir jā, viss kā visiem, un palika, jā, lapiņas kļuva sausas, dzeltenas un pamazām, jā, nobira. Bet šādi izskatās, jā, nokrituša kakao lapiņas. Un kaut kādā brīdī es jau domāju, nu, nes kas ar viņu būs. Un vai būs. Un ir. Akcija Mostamies pavasaris ir nostrādājusi, un arī jā, ir nostrādājis tas, kad mēs turpinājām par viņu rūpēties, nezinādami, kāds būs rezultāts. Un šobrīd es mēģināšu te pielikt tuvāk, parādīt, kad ir parādījušās šādas uz kociņa. Tā. Es ceru, ka tu redzi. Šādi te punktiņi. Jā. Nu, lūk, un tas nozīmē, ka visi kārtībā, kakao kociņš turpina augt, bija arī viņam pārdomu brīdis, acīm redzot, vai turpināt Latvijas apstākļos dzīvot vai nē. Kā mums katram uznāk šīs te dziļās pauzes, kad lapas ir nobirušas un tu nezini kā, un tu nezini, ko tālāk. Bet, ja iekšā ir dzīvības sula turpinā ritējumu, tā atmostas atdzīvojas un atkal modina mūsu dzīvei. Nu tā kā gaidīsim atkal kakao kociņu ar lapiņām. Atgādinu, kad tiem, kas nezin, jā, šo kakao kociņu es atvedu sēkliņā kakao pakstī no Kolumbijas, no Mamo Lorenzo dārza, no Arhuako tautas dabas dārza. Pati mēģināju, jā, viņu tā kā viņš uzdīga, tad es viņu iestādīju, te ņēmos, loloju ar visādām lampām, mitrinātājiem un kā ar cāļiem inkubatorā te auklējos, un viņš sāka augt un tiešām pārvērsties par koku, jo šobrīd jau viss šeit ir koksne. Un sanāk, šis ir trešais gads kociņam. Nu, tāds lūk mazais stāsts mūsu kociņam. Kā mums, jā, tāds, ka nav brīžiem viegli. Nav viss viegli, bet mūsu gara cīņas spars, viņš uzvar visu. Un šis kociņš šajā ziemā man ir atgādinājums par to. Tā kā tā, šis ir pirmā daļa video, vēlāk uzņemšu vēl.